Jauna izklaides platforma ar unikālu saturu un tiešraidēm. Ienāc Shortcut LV. Tu redzēsi. Tur, Jāni, pirmā sezonas spēle uzvarēt. Tava atgriešanās Latvijas basketbola līgā. Vēl pie tam atrodoties šeit, mājās, Saldū. Kādas ir tavas emocijas? Emocijas fantastiskas, jo es redzu daudz cilvēku, kas man atbalstīja 22 gadus atpakaļ Jaunatnes līgā, kas nāca uz spēlēm. Viņi šodien ir te, un tas man tāda patīkam, sirdī tāds siltums ir, ka viņi ir atnākuši daudz pazīstam un atgriezties Saldū pēc, es domāju, tik garas karjeras Eiropā un spēlēt Latvijā ir fantastiski. Un spēlēt Rīgā VFA ir forši un tagad spēlēt pirmo spēli mājās ir fantastiski. Un, protams, uzvara ir ļoti patīkama. Tad kā izdevās pārspēt pretinieka aizsardzību? Tagad vispār globāli, ja mēs tā skatāmies, tad basketbols visā Eiropā ir izlīdzinājis. Nav vairs tur stiprāk, vājāk. Visi tagad skauto spēles, visi sagatavojās pirms spēlēm. Un tagad vienkārši ir, kuram ir vairāk motivācija un kurš vairāk grib, tas arī uzvar. Nu, protams, ir kaut kāda izņēmuma Eirolīgas komandas un Champions League komandas, bet tādā līmenī viduvējā ir daudzas komandas līdzīgas. Un arī tu šodien parādīji ļoti labi sniegumu, 20 gūti punkti, 4 rezultatīvas piespēles. Kā vērtē pats savu šīs dienas sniegumu? Es centos vienkārši izbaudīt basketbolu, jo es zinu, ka es jau spēlēšu kāds 2-3 gadus varbūt. Vienkārši es gribu izbaudīt spēli. Nu, tad paldies par interviju, apsveicu vēlreiz ar uzvaru. Vislabāk. Pieslēdzamies studijai. Artur. Jauna izklaides platforma ar 50 skatītākajiem TV kanāliem. Ienāc Shortcut LV. Tu redzēsi.